Čau, mīļie! Nākamā prāta kļūda, par ko mums ir jāparunā, tā jau, man liekas, 5. mums pēc kārtas ir nākotnes pareģošana. Un tā ir vēl viena mistiskā spēja, ko mēs sev piedēvējam līdzīgi kā domu lasīšanu. Mēs cenšamies šo nākotni pareģot, kas notiks, kas nenotiks, kā tas izvērtīsies. Bet ļaujiet man jums atvērt acis nedaudz, kaut gan jūs to ar prātu saprotat, bet bieži vien nenoticat tam, ka mēs neviens nevaram pareģot nākotni. Un kāpēc es saku, ka jūs tam nenoticat? Tāpēc, ka mēs cenšamies visu laiku pareģot, kas notiks, piemēram, kas notiks manā darba vietā, ja tur štatu samazināšana, vai man atlaidīs vai neatlaidīs, vai šis ēdiens, ko es pasūtīšu, būs garšīgs, vai man tas garšos vai nē, vai es jāizbraukšu ceļojumā uz šo vietu, vai man tur patiks, vai es pavadīšu labu laiku vai nē. Mēs cenšamies izveidot kaut kādu bildi, skaidru bildi par nākotni, lai tiktu atkal vaļā no tās neskaidrības, no tās neziņas. Un parasti šī bilde ir 2 varianti, uz ko viņa balstās, jā, tā nākotnes pareģošana, vai nu uz cerībām, ka kaut kas labs notiks, ka mums patiks tajā ceļojumā, ka mums garšos tas ēdiens, ka mums izdosies tas bizness, vai arī uz bailēm. Jā. Un problēma ir tad, kad mēs lielāko daļu savus pareģojumus vai prognozes balstām uz bailēm. Un kas notiek tajā brīdī, kad mēs pareģojam šo nākotni un noticam tam? Mēs sākam reaģēt nevis uz esošo situāciju, bet gan uz mūsu projekciju, mūsu nākotnes projekciju par to, kā situācija varētu izvērsties. Tas nozīmē, mēs vairs neesam realitāte, mēs esam atrauti no realitātes, mēs izkropļojam šo realitāti. Ja man būtu te priekšā tāds rāmīts ar stikliņu, kas ir miglains, mēs redzam šo realitāti miglainu un izkropļotu, jo tā nav taisnība. Un patiesībā ir tā, ka mums ikdienā ir pietiekami daudz izaicinājumu un problēmas, par ko domāt šeit, bet mēs vēl papildus uzliekam sev klāt potenciāls problēmas, entos scenārijus, kas varētu notikt, bet nekad nenotiks. Ja. Iztēlojies situāciju, kad piemēram, tu esi parkā un tev skrien pretī suns. Ir situācija, tu viņu novērtē, vai tas suns ir draudzīgs, vai tas suns ir potenciāli bīstams, un tu reaģē. Ja tu esi novērtējis, ka tas suns ir potenciāli bīstams, tu mūc prom. Ja tu esi novērtējis, ka viņš ir draudzīgs, tu pieliecies, lai paglaudītu. Ja, piemēram. Problēma ir tā, ka ļoti bieži vien mēs redzam cilvēkus, ka, piemēram, mums izskatās tas suns bīstams, bet viņš pieliecās un paglaud to sunīti. Un viss ir kārtībā īstenībā. Tas nozīmē, ka mans skaidrojums par realitāti bija nepareizs, mums bija izkropļots. Un ir arī pretēji, vai ne, ka tas suns, mēs būtu nodomājuši, ka viņš ir draudzīgs, bet cilvēks mūk prom, viņš baidās, ja? Viņš atkal to realitāti redz citādāk. Vēl viena situācija var būt, piemēram, man neizdosies izveidot biznesu. Ja? Mēs sākam just jau tās emocionālās sāpes, it kā jau šis būtu noticis. Šis ir viens no potenciāliem miljonu scenārijiem, ja? Kas man neizdosies, man tur par palīdzību izdosies, man izdosies, tur vēl kaut kādi entie scenāriji varētu būt. Bet mēs fokusējamies uz vienu, un mēs jūtamies tā, it kā jau tā būtu patiesība, mēs rīkojamies tā, attiecīgi it kā jau tā būtu patiesība. Un mēs radam savu realitāti šeit un tagad, kaut gan viņa vēl nav notikusi. Ja? Mēs jau jūtam tās emocionālās sāpes. Un tāpēc mēs tik daudz palaižam garām dažādas iespējas īstenībā. Mēs neuzaicinam uz randiņu, ja, to meiteni, vai nepiesakamies tajā aplikācijā, lai iepazītos, jo mēs neticam, ka mums ir iespējams atrast jauku mīlošu partneri. Mēs neuzsākam to biznesu, jo mēs neticam, ka mēs to varēsim panest, ka mums būs klienti, ka mums būs peļņa, un tas būs veiksmīgs, ja. Mēs neuzsākam kādu sporta veidu, tāpēc, ka liekas, ka mums tas nesanāks. Mēs nepiesakamies kaut kādai lomai vai kādam amatam, tāpēc, ka liekas, ka es to nepavilkšu, ja es neesmu pietiekami labs. Man tas neizdosies, vai arī man tik un tā nepaņems. Mēs nodarbojamies ar nākotnes pareģošanu, lai sajustos drošāk par lietām, lai sajustos, ka mēs jau zinām, kas notiks. Tā vietā, lai atzītu sev, ka mēs nezinām. Un neviena lieta nav 100% droša, kamēr viņa nav notikusi. Un tas ir tas grūtākais, varbūt tās kumos, ko sagramot šeit.
būt ok ar to nedrošību, ar to, ka mēs nezinām, un neviens nezina. Mēs varam nākotni pareģot, to radot, to veidojot, strādājot un fokusēties. Un tāpēc coachings īstenībā tik forši, tāpēc, ka tā vietā, lai tu koncentrētos uz to negatīvo iznākumu, tu rādi jaunu iznākumu. Kas tad būs tas iznākums, ko tu vēlies, un fokusējies uz to. Līdz ar to šo scenāriju rādi kā savu potenciāli iespējamāko scenāriju. Ja? Un tad, kad tu jūti un pamani sevi ikdienā, ka tu sāc nodarboties ar nākotnes pareģošanu, un tas ir balstīts uz bailēm un balstīts uz negatīviem, un tev nepalīdz, un tev rāda emocionāls sāpes, tad tas, ko tu vari sev pateikt, tajā brīdī stop. Man nav kristāla bumba. Es nevaru pareģot nākotni. Paliec tagadnē, te ir pietiekami daudz izaicinājumu. Vai ideālā gadījumā fokusējies uz pozitīvo nākotni, kādu tu vēlies radīt, un tad izveido soļus, kā tu varētu radīt šādu nākotni. Tev noteikti izdosies.